Tagad jāiet atsveicināties no viesmīlīgās ģimenes. Jāpasaka, ka kemperīts dodās. Un dodamies arī mēs, kamēr vēl ir dienas gaišais laiks. Kamēr blēzīsim, cik varam aizblēst, jo mums aizmugurē piekabē nedeg uguņi. Voyagerim nedaudz vada problēmas, bet to mēs sataisīsim stāvvietā, kurā mēs nakšņosim. Un. Zaķis aiztilpoja. Somu zaķis. Un tajā stāvvietā paliksim, sataisīsim uguņus, bet pagaidām, kamēr ir dienas gaišais laiks, tamēr blēzīsim. Ģimene ļoti viesmīlīga. Somu ģimene uzcienāja ar pašceptu melliņu plātsmaizi, ar vaniļas sīrupu vai vaniļas krēmu, ko lai pāri. Tas nama tēvs tur ritīgi sev tur saņurcīja to kūkas gabalu un izmērcēja tajā vaniļas krēmā. Bet vispār ļoti forši iespējas. Kafiju uzcienāja, pat piedāvāja līdzi, ja mums būtu termokrūze. Bet nekas, kaut kā tā. Tagad sāksies garais mājupceļš. Pulkstens 1 naktī. 100 kaut kādi 85 km no Helsinkiem. Mēs izdomājām nomainīt spuldzīti Voyagerim. Protams, kad nācās pusmašīnu izjaukt, tad vēl izrādījās, ka spuldzītei vādi nodeguši, tupelītes pārkarsušas. Tagad jāstais to. Bet plāns ir šodien aizbraukt līdz terminālam, lai rītdien nav jākratās pa visu trako darba dienas satiksmi un jāšūpojās ar šito te šūpolu lielo pa visu satiksmi, tāpēc brauksim šonakt uz terminālu, uz gaidīšanas zonu un tur arī nakšņosim. Domā, ka tā otra tupeli. Viena no mājīgākajām tultēm pēdējā laikā. Foršs smuks dizains un putniņš ir. Un pēdējie 100 km līdz ostai. Tā tad esam ostā. Tu jau iedeļi to tur? Tā, rīt sākās ar čekinu, aizbraucām pie fūrēm čekoties iekšā, bet pie fūrēm mūs neļāva čekot iekšā, tomēr vajadzēja braukt uz šitiem zemajiem check-in gateiem, pie parastajām mašīnām visām. Un tas stāsts ir tāds, ka tu vienkārši aizēji pie lodziņa, iečekojies, tā kā iedod dokumentus un tevi atnāk ielaiž galā pa visaugstākajiem no parastajiem vārtiem un tur mēs ielienam iekšā ar diezgan labu rezervu, tā kā viss kārtībā. Esam iečekot un bliežam tālāk. Man liekas, mēs pisīs augšā. Nē, viņi teica, ka mēs varam tā kā paprasīt, lai mūs liek tur, kur ir ērtāk ar šādu. Mums nebija jābrauc augšā, mēs esam ar fūrēm kopā, ar fūrēm un traktoriem. Safe, esam iekšā. Esam pirmajā stāvā, viss kārtībā. Nekur mūsu būdiņa neaizbrauks, neaizdripos. Jānis baidās, ka prāmi šūposies un šitas nošūposies uz sānu. Tā jau nebūs. Kāpēc viņš ir plakans? Viņa droši vien es izgulējies. Tā, kemperauto ir ieradies Tallinā. Mēs braucam ārā no prāmja. Ja šitas te beigtu operators spaidīt savu aprīkojumu, bet brauktu, tad vispār būtu baigi labi. Izklaidīgs jau nu drausmīgi. Čau Tallinā! Esam Igaunijā, esam pāri tai peļķei, tā kā varam teikt, ka mēs esam mājās. Jā, man patīk. Esam mājā toči. Tagad tikai taisnais blieziens uz mājām un miers un dērdziņš. Jā. Sievas mājās jau... Bet tas tur blogers ar V-burtu. Sievas mājās mūs sagaidīs jau šmorē vakariņas, jo mēs te uz bulciņām dzīvojam šitās dienas.
Laiks ir lietains un pretīgs, tieši tā kā Latvijas vasarai pa laikam sanāk. Tā kā maucam. Ko kempera auto? Esi sveicināts Latvijā. Tagad tava dzimtene ir Latvija. Kur jau lepnais saimnieks pārskata stropīts. Vai skrūvīts nav izkritušas ārā kādas ne pašam, ne kemperim. Vai ne? Es saku, tu pārskati skrūvīts, vai nav izkritušas ne tev, ne kemperim. Nu ko, šodien ir pienākusi rumtūra diena čoma jaunajam kemperim, jaunajai vecajai kastītei. Tā kā ar viņa atļauju un klātbūtni droši vien, neredz, kur šis pazudis, arī tikko mājās atbrauca. Kārtīgi jāizložņā šitas brīnums, un tad īsti jāsaprot, cik daudz darba pie viņa būs, lai normāli viņa dabūtu līdz kaut kādai sakarīgai kustībai. Jo tur ir nepieciešams remonts motoram, galvas, blīves, maiņa. Nu, un ir vēl ko darīt apkārt arī pašai būdai, tā kā aiziet, paskatāmies, kā viņš izskatās. Cita komplektācija. Šis ir... Kas viņš bija? Es aizmirsu. Labi, to es pēc tam... viņš bija Lord of Liberty komplektācija. Tātad šeit mums ir gāzes plītiņa. Viss kā standartā. Otrādi kā man. Te ir pa taliņi vēl palikuši. Šīs laikam viss ir tāds kemperu standartiņš. Skapīši ir labākā stāvoklī kā man. Reku pat beiba gaida. Patiesībā ļoti smuki skapīši. Man ļoti patīk šie logi. Viņi ir lieli, izvērsti, nesaplēsti, nesaplaisājuši. Matrači oriģināli ir visi kārtībā. Nu jā, te ir standarts no tā, ka ārā līsti slēž. Tas nozīmē, ka šeit arī ir tā buhte ārpusē. Šeit ir nepieciešams ņemt, taisīt vaļā preskartonu un skatīties, kas darās ar koka līstēm. Soms jau bija sācis ar jumtu kaut ko darīt, bet viņam bija laikam aptrūkusies iedvesmu. Šeit ir viss nedaudz savādāk kā man. Man boilers nāk iekšā te skapī. Jā, kaut kas te ir savādāk. Laikam guļam platībai ir atvēlēta lielāka telpa un attiecīgi toaletē arī normāla telpa, un tad skapis ir ierīkots šeit. Boilers truma standarts zem sēdekļa apakšā. Te šis te, man te ir galdiņš, viņam tas nav galdiņš, kaut kāda paceļama maliņa. Interesanti. Jā, te ir, labi, te jau tas pats soms ņēmies. Droši vien, ka lūka ir tecējusi un attiecīgi ir piesūcināti visi griesti. Vot. Kas te darās? Tur man reāli patīk, ka viss ir oriģināls. Oriģināli matrači, sausi. Labi, iespējams, ka viņi nav sausi tur pie loga. Logam ir stūris izsists. Es nezinu, kāpēc tik ļoti cieši parasti tie priekšējie logi. Bet visdrīzāk, kad šitas logs arī tiks likvidēts. Triku smuki sāni vēl kārtībā. Nu, atkal jau visticamāk lūka tecējusi, tāpēc griestu apšūmus viss ir sačakarēts. Un te liekam tad vēl oriģināli, jā. Visa mala ceļās augšā. Sanāk, šitas tīkls sanāk atsprādzējās nost no turienes, no šajienes. Nu, lai netraucē. Un tad tas viss paceļās augšā. Man šī funkcija ir likvidēta. Jo man te viss bija sapuvis, sačakarēts, es tur no saplākšņu pats visu pārtaisīju. Nu, te šobrīd viss ir pacelts, lai žāvētu ārā. Jo te Somijā mēs tur gribējām nakšņot kemperī, bet te viss bija pielīs ar ūdendaļu griestiem, tāpēc gulējām Voyagerī. Te ir visādas salona daļas. Sūkņu detaļas iedotas līdzi, vai kas tik te nav? Nu jā, jauks ārā salons ir. Tad cilvēks visu smuki ir sapakojis. Elektrolux ledusskapītis.
Arī visas gāzes darbināmas. Nu, par salonu. Jā, nu vienīgais vēl ieskatīsimies par šo kabīnē. Kabīne, nu, principā tāda pati, kā man vien ir. Izņemot to, ka Lord of Liberty ir citi sēdekļi. Man visticamāk, ka tie bija vecie busu sēdekļi, tā arī palikuši šeit. Viņi ir mainīti ar visu grozāmo mehānismu. Man arī ir grozāmais mehānisms, bet šeit izskatās, ka ir tā kā kemperu komplektācija arī citus sēdekļus paredzējusi. Foršus sēdekļus. Šādus visticamāk es nebūtu mainījis, ja man tāda būtu. Viņam nav bākas zem sēdekļiem, viņam bāka ir zem tā sēdekļa, zem tā kā pašu kemperu sēdekļiem. Te ielikts apakšā ir kas. Te ir pārveidotās no 220 uz 12. Kaut kā puspabeigt izskatās. Nu, pastāst, kas ar motoru ir? Kāds smaidi. Tas ir motori. Motoram ir kaut kāds nesaprotams bundulis. Te ir plājs. Kurā ir plājs? Man tāda nav. Iespējams, ka bez viņam ir iztikt. Labi, nezinu, varbūt viņu var internetā nopirkt. Redzi, kā jau mēs vienmēr runājām, ka šitas ir vislabākais. Šitas ir vislabākais remonts. Uzreiz atceros javu laiku. Pasties. Visas javas bija iepakotas sarkanajā hermetiķī. Bet tas nozīmē, ka ir jāņem karteris nost. Kas tev šitas pa interesantā bratkas pļupiku? Tas ir domāts, ka grib uzsūt. Šito tāpat es uzskatu, ka ir jāņem nost kartera bāks. Un šitas ir pie filtra. Nu, jāskatās, jā. Nu, bet tev tāpatās, ja, nu, karači galvai laikam ir blīvi beigt, jo spiediens iet sistēmā iekšā. Attiecīgi, motora telpā darbiņš būs. Bet tā jau izskatās viss zolīti, viņš tīris, nenosojies. Viņš nav sarežģīts. Nē, viņš ir elementārs. Nedzīvo, kur var redzēt pīkstienes. Tu aizmeti vārciņu. Jā, bīdstienīši. Redzi? Jā. Motora telpa ir ļoti dzīva. Es teiktu, ka varētu būt pat labāka kā man. Jo man te ir stūri bišķiņi parūsējuši, tur, kur ūdens līst. Jā, bunža. Jā, nu bunža ir kaut kad jau piekrāsot. Bet bunža Tas ir Raptors. Tas ir Raptors. Bunža. Lampa ir laba. Šitā acīta. Jā. Viņā tur logu šķidrums uzreiz jau iekšā nāk. Šitā ir kā siltumnīca aizsvīdusi. Riepas. Riepas ir tāds pašs kā šitā. Nē, riepas ir okei. Šitā zapaska arī Nu, zapaska ir vislabākā, bet tām riepām neizskatās, ka ir plaisas. Vajadzētu. Nav šitas te. Jā. Nu nē, nu ir plaisas. Diez vai laidīs skati tādu. Plaķi parādīja cilvēkiem, kā izskatās. Kādu aķi? Aķis, kam vēlās. Nē, tad ir šī tādi korozija bojājumi. Alumīnija ir apēdis kaut kas. Jāņem plasmasi nost un jāskatās. Daļai izkomplektēts velostatīvs. Viņš noliekās lējā. Ot šitā. Kā tu piesprādzēji riteņus? Kā? Ar stropi, krik. Jā, vēl viena baigi labā lieta ir tā, ka ritīgi tāds kārtīgs āķis uztaisīts ar, āķis kārtīgs. Jā, nu šitie logi arī tādi mošnē. Viss viņam tāds brutālāks, arī restes tīkls tāds kārtīgāks. Man šī tik traki logi nav, man jau viss tāda ļipjoška. Jā, bijusi markīze, bet viņa ir dabūjusi pa muti kārtīgi un visa kanta ir dabūjusi. Parādi kā lec. Viņš nav darbināts kopš Somijas. Es
izlādējis ar citu aķi. Pastīsimies, kā vecā bitīte pieliks līdz radios laikai. Es nezinu, Somijā viņš negribēja lekt un kaut ko nerādīja kvēlsveci. Te rāda kvēlsveci. Bet man liekas, ka, es nezinu, kaut kas nodzis. Darbīdā? Nu, pamēģini, vai? Davai, pagaidi. Galvenais, lai ātrumā nav. Opā! Kā vecs! Strādā labi, bet... Kā vecs pulkstentiņš. Bet, starp citu, kvēlsveci izdzis. Kā pulkstentiņš, šitie vecie dīzeļi strādā vienkārši perfekti. Jā, tas man jāsatais. Tev forši, tev visi plasmas ap stūri ir, man nav. Labi, bet tos jau var nopirkt. Nu, es ceru, ka kāds man kādreiz pārdos. Man laisiņš šitāds. Peugeot. Jā. Nē, nu forši, smuki. Te ir fosīlijas. Jā, viņam ar finieriem izlīdzināta grīda viss bija. Nu, te arī notiek žāvēšanas process. Apakšā viss vecais apšūms. Vai, kā tu varēs līmēt visādas skaņas izolācijas. Vai. Ir krūzīšu pašlīmeņojošie trauciņi. Uzliec kokčiku, viņš šitā te rotēt. Ir kaut kāds mazās mistikas, kā vienmēr, kas kaut ko ieslēdz kaut kad. Reku, tev kontrola panelis ir. 89. gada, ja? Es ticu, ka šitas vērts ir no 89. gada. Kur vēl dzirksteli redzam. Bzzz. Nē, uzmanīgi. Parā. Viņš ir made in Itālija. Gads nav rakstīts, bet droši vien, kad ir. Nu, viņš ir tikpat vecs kā kemperis. Kaut kurienes es pat nezinu. Pagaidas ķemertiņu neatrādīju. Paskatīsimies, kas te darās. Tā. Tas ar šito. Netaisās. Kasete netaisās vaļā. Nu, gan jau ieķēries. Viņu vajag izvilkt ārā un pašai kasetē sataisīt to mehānismu. Vecais labais tolets papīrs. Tolets papīrs ir daudz. Te var fēnu iespraust. Tās ir paketes droši vien. Bet viss čok. Tev pat nav saplaisājis izlietni kā man. Šitie te nav oriģinālai krēsli kaut kāda. Nē, tie ir taču piepirkti klāt. Šitie gan ir izlausti apgadījumi. No sienas? Jā, taisi, jā, eņģis saplāstas. Nu, tur nav nekāds eņģis. Kur ieķērusies tur? Jā, viņam ir jāizvelk kasete ārā, viņai var viegli nolaust. Tas rāda, cik tev pilna kasete ir. Cik pilns ar kakām? Jā. Te ir kaut kas jau. Aļo. Te plasmasam bija jābūt. Nu, tas ir kaut kas krānam. Jābūt bija plasmasam. Jā. Tā kā. Man toča labā stāvoklī, es tev teikšu. Mani visi plasmasi saplaisājuši. Te visi labā stāvoklī. Durvīm signalizācija. Bet tas viņam oriģināli nāk tā signāla, tas tur. Šitas? Jā. Nu, netaču, tas viss ir likts kaut kad. Tur ir kaut kas ir atlips, iedzi. Nu jā, tāpēc, ka gar lūku droši vien ir dzīts iekšā. Lord of Liberty. Nu, varbūt nekāds garais rumtūrs nesanāca, bet apmēram ieskats ir. Kādu kemperi var nopirkt Somijā par tiem 800 eiro. Nē, pareizāk sakot 700. Nu, pārējās izmaksas tev sastāda, cik tu viņu, teiksim, efektīgi un ar kādiem paņēmieniem atved uz Latviju. Cik tev tur garš bus ir, cik garš tralis, tas tev nosaka izmaksas prāmim. Šajā gadījumā prāmis
turpceļš varēja būt lētāks, jo mēs nezinājām, ka mēs finālā brauksim ar Voyageri un piekabu lielo. Realitātē lielais bus, sprinteris plus 5-metrīga piekabe, kurai vēl ir 2 metrus gara dīstele, viss sastāvs kopā ir tā pati fūra. 300 eiro vienā virzienā tev sanāk prāmis ar tādu sastāvu. Nu, atpakaļ ceļā tas vēl ir pilnīgi skaidrs dēļ augstuma, jo tur sanāk, man šķiet, ka 320 vai 340 bija augstums kopējais, kad tas kempers stāvēs piekabas. Protams, uz traļa piekabas būtu bijis zemāk, bet, nu, nav svarīgi. Ar 300 eiro vienā virzienā ir jāskaitās, ja kemperis pats nav braucams. Kas vēl? Jā, uz vietas tas nemaksāja tur neko. Dokumentus bija sagatavojuši īpašnieki, to pirkšanas pārdošanas aktu, tālāk viņš vienkārši uz trafikumu rītdien dodās ar jau aizpildītu arī no Jāņa puses to papīru un nokārto visu, un tad kopš tā brīža tur vēl pāris dienas, un tad šajā galā viņu var reģistrēt. Vot, par reģistrēšanas izmaksām varbūt pastāstīs vēlāk, jo es viņus tagad vairs neatceros, cik man viņas maksāja, varbūt arī kaut kas ir izmainījies, un tad, kad Jānis piereģistrēs, tad varēs arī pateikt, cik tas viss izmaksāja šeit, šajā galā. Visādā citādā ziņā Lord of Liberty acīm redzami ir bijusi labāka komplektācija kemperiem, tāda bišķiņ šikāka. To var redzēt pēc krēsliem, pēc tā kā pats kempers ir uzsētināts uz tās mašīnas bāzes, uz tā Peugeot J5. Interesanti, ka 89. gadā šitam Peugeot J5 durvīs ir saucamās fortačkas, tie mazie 3 stūra lodziņi, tā kā agrāk bija Žiguļiem un man šķiet Moskvičiem arī. Tā ir baigā tēma, jo tu viņu vasarā braucot var pavērt tā kā pret vēju, un tad tev vienkārši pūš ritīgi salonā iekšā. Tāds ritīgs budžeta klases kondicionieris. Kas vēl? Jā, pilnīgi savādāks tā kā izkārtojums, nu tā kā savādāks. Tur izlietne ir viņam labajā pusē, man izlietne kreisajā pusē un gāzes plīts attiecīgi otrādi. No tādām lietām, tur krāns un tās trumas, viss tas ir tāds pats kā man, vienkārši citādāk izkārtots. Viņam trumas, tas ūdens boilers ir ielikts iekšā zem sēdekļa, ērtāk piekļūstamā vietā. Man nestrādā tas boilers, un lai es viņam tiktu klāt, man ir jājauc ārā tur pustas drēbis kapis, jo visas tās elektrības pārveidotāji, viss ir salikts virs trumas. Viņam labākā stāvokli ir šoferu kabīna, plasmas vairāk, kā jau es rādīju, tā visa gulta paceļamā, visi polsteri, viss ir vēl joprojām nesapuvis labā stāvoklī saglabāts. Es ticu, ka tad, kad ielaidīs elektrību iekšā vai gāzi pieslēgs, arī tas viss darbosies labāk. Nu, tie mīnus ir tas, kad ir markīze ir nošķaidīta un attiecīgi augšā viss sāns ir noņurcīts, kas ir jāiztaisno, kas ir iztaisnojums, tur nekā tāda nav. Jumtam līstis viss iekšpusē ir jāsalīmē jaunas, jāizlīdzina jumti, jo tagad vienkārši tā kā skārts tur karājās. Jāpārblīvē lūkas, jālikvidē knabītas loks augšā. Jo tā kā es viņu likvidēju, ne finansiāli apsvērumu dēļ, man vienkārši nevajag tur. Man nevajag vēl vienu elementu, kurš tur var sākt kaut kādā brīdī laist ūdeni, jo tas tomēr ir, tā kā tu brauc Lietuvu, tur ar spiedienu bez maz vai dzen pa visām šķirbām, kas nav hermetisks. Jā, nu tā, darbs ir diezgan, arī ar to koroziju, kas ir alumīnijā iemetusies sānos pie tām plasmas moldingiem, visiem lielajiem. Nu, un jā, un tas motoru remonts. Es domāju, ka tur kaut kādi mistiskie bunduļi, ar kuriem iet antifrīz, ir mierīgi jālikvidē, jānomaina galvas blīve, droši vien arī tā galva pat pa sevi ir jāpārbauda uz mikroplaisām. Nu, jāved droši vien uz ikšķilu uz galvu servisu, lai viņi uztais pilnu remontu viņai. Visus vārstus pārsēdina, vadīklis, blīvgumijas, vārstu gumijas. Nu, īsāk sakot, lai tā galva ir čotka. Un tad jauna blīve, galva virsū un viss būs ideāli. Jo tas ir traktors, tas tā nav tur nekāda high-tech mašīna, tas ir traktors. Viena klapana izvelc ārā, ieripina no kalna un brauc vispār bez elektrības. Nu, lūk. Bet mūsu galvenais pienākums šogad bija to kemperi vienkārši paķert kā lētu variantu, dabūt uz Latviju, un šogad visticamāk viņš tur baigos remontu darbus nepiedzīvos, varbūt pašu akūtāko un kārtīgi iekonservēšanu uz ziemu. Tā kā
es domāju, ka nākamgad YouTube kanālā Rokas Eļļā jau būs tā kā viens no ikdienas tematiem šī kempera remonts. Man vienkārši gribējās parādīt, ka mēs uztaisījām kārtīgu avantūru un atvedām uz Latviju vēl vienu kastīti. Un vēl vienai kastītei ir jauns saimnieks, entuziasts, kurš viņu dabūs. Viņš viņu sataisīs līdz normāli braucamai un smukam kemperītim. Tā kā visa kastīšu kemperu biedrība sveicinam savā pulciņā vēl vienu kastīti.